Pietiek balvai. Kaut ko. Vai šitais tiešām vēl der viņai? Jā. Что ты? Darjā. Nē, tas ir. Man to ir latviešu. Latvijas Ziemassvētki. Nevilks un vairs, jā. Tas būs nākamam gadam, gada tirgumu. Ziemā tikai derēs. Mamīt jau tev visu ko sapirkusi, kas tev visu kaut kas nedara. Viņai ir šitā jaka. Šitā ir laba, tagad lieta. Jā, viņa ir 2-3 gadu. Es vēl paplējusi. Šitā. Nevelc ārā, susur. Kāda kostīmas viņai vairs laikam nedarēs, jā? Klausies, man šies aizies ciet, tad man viss 3-6 ielīda. Nu, ielīd. Te ir newborn, un te ir 3-6. Vajadzēja likt visas kleitiņas, visu šeit, un jaciņas tur. Klā. Labrīt! Bija man sanācis tagad paņemt kādu laiciņu pauzīt no YouTube, jo vasarā tik daudz tagad kaut ko daramies. Principā katru dienu mēs vai nu kaut kur braucam pie kāda ciemos, vai kaut kur spēlēties, vai vienkārši kaut ko, kas Emmiņai ir interesanti darīt, vai arī tad pie mums kāds brauc ciemos. Tā kā, jā, visu laiku sanāk kaut kādi tādi notikumi, pasākumi un viss kaut kas foršs vasarā ieplānots, ka paņēmu tādu mazu pauzīti. Bet šodien Roberts izdomāja, ka viņš ar Emmiņu dosies pie saviem vecākiem, ja pie Emmiņas omas un opja. Tā kā es izdomāju, ka varētu būt arī laba izdevība man kaut ko mājās pafilmēt, jo, protams, tad, kad esmu ar Emmiņu, tad gribās lielākoties visu uzmanību veltīt viņai, un papildus vēl mēģinu sadarīt visādus mājas darbus, ko viņa man tagad arī pēdējā laikā palīdz. Bet, protams, pieķerties tā kārtīgi pafilmēt nevienmēr sanāk. Bet, jā, šobrīd mums nav nekāda ļoti liela plāni. Mēs tagad iesim, laikam, paspēlēties smilškastē ar Emmucīti. Un pēc tam es gribētu ļoti izcept kaut kādu vasarīgu kārumu. Es biju domājis, varbūt kādus citrona keksiņus vai kaut ko tādu. Rītdien došos arī ciemos pie savas māsas ar Emmu. Un domāju, ka varētu viņai aizvest, tā kā cerams, ka paspēšu kaut ko izcept. Man ir arī neliels Pepko hauls, jo es iegāju un tur jau ir sācies rudens piedāvājums. Protams, es nevarēju atturēties. Un jā, vienkārši tāda mājīga diena mājās. Mēs pamodāmies kaut kur ap 6:50, man liekas, pēdējā laikā diezgan agri sākus celties. Nu, kaut kur 6:30, 6:50 jau ir tāds labs laiks. Bet viņa pamodās arī vienu reizi pa nakti, jo viņai tieši tagad nāk tie acu zobi saucamie, jo, man liekas, tie ir ilknīši, tā kā tie, kas šeit, un, nu, tie ir tādi jūtamāki. Bet, nu, priekš tā pamosties tikai vienu reizi, manuprāt, ir ok. Viņa joprojām mums tiešām labi guļ. Un es, man liekas, es nezinu, vai es šeit stāstīju, bet mēs bijām uz kāzām aizbraukuši, un pēc tam, tā kā tur viss pamainījās vide, un es viņai iedevu atkal krūti uz nakti, tad mums viss mazliet atkal aizgāja uz slikto pusi. Bet tad mēs atbraucām mājās, un es pārņēmu midzināšanu, vienkārši beidzu viņai dot krūti, vienkārši sāku vai nu rokās viņu pašūpinu, lielākoties viņa pati paprasās gultiņā, un tad es viņu tur arī ielieku, viņa tur kaut ko padauzās, parunājās un aizmieg. Tā kā tādā ziņā viss ir ļoti, ļoti forši, bet jā, es ievēroju, ka uzreiz, kā es sāku atkal dot to krūti, tā atkal viņa sāk mosties ik pēc 2 stundām. Tā kā tagad mums ar miedziņu ir ļoti labi, par ko man liels prieks. Mums ir parādījusies arī tā ļoti forša
mazā ikdienas rutīna, ka brokastīs mēs uztaisam brokastis. Tās varbūt nav īsti jau brokastis mēs pēdam pie galda, bet pēc tam kaut kur ap 10 mēs uztaisam maizītes, Emiņai tāds tā kā mazais launadziņš. Un uzslēdzam, mēs ļaujam viņai 3 Peppas Pig sērijas noskatīties. Viņai ļoti, ļoti patīk. Un jā, tad mēs dzeram kafiju, ēdam tās brokastu maizītes un skatāmies Peppa Pig. Tā kā tā ir tāda lieta, kas viņai šobrīd ļoti patīk. Viņa pati arī saka Peppa. Un tā kā mums ir arī grāmatiņas un tāda mantiņa Peppas, tāda gumijas. Un viņa ir ritīgi mīlīga, vienkārši nes to grāmatiņu un saka Peppa. Tā kā to arī mēs tikko paskatījāmies, bet tagad tad iesim ārā, paspēlēsimies smilškastē. Tad jau 12. būs laiks viņai doties uz diendusu. Ja? Backpack, yeah! Backpack! Oh, nav vairs backpack. Mammai arī zilas, uzdauzītas. Tētim zaļas. Tētim zaļas acis. Oi, ko smuki. Wow! Backpack. Kur ir backpack? Jā! Otru pusē, jā? Izkrāso pīlīgi plillā. Mālocis, ļoti. Emiņa, ja? Nu ko, Emiņa tikko aizgāja gulēt diendusu. Un man tagad ir aptuveni 2 stundas laiks kaut ko padarīt. Es pēdējā laikā cenšos vismaz stundu no Emas dienas nedarīt neko, atpūsties, lai vakarā nav tāds riktīgs pārgurums. Un tad, vai stundu vai pusstundu kā kuru dienu kaut ko padarīt arī mājās, kaut kādus mājas darbus. Tā kā arī šodien tieši tāds pats plāns. Es iedomājos, ka sākumā es jums varētu parādīt, ko tad es sapirku Pepko, jo es tur iegāju, un kā jūs, man liekas, minēju, bija izlikta rudens kolekcija, vismaz sākums tai. Un man ir tāds sajūta, ka ar katru gadu tā rudens kolekcija paliek arvien labāka, jo tās preces ir arvien skaistākas. Un pirmais, tad, ko es ieraudzīju, ieejot veikalā, bija šāds te ķirbītis. Un mums ir ļoti, ļoti līdzīga sega šādā te materiālā un krāsā. Un man liekas, ka tik ļoti smuki izskatīsies. Tas ir arī tā kā spilvens. Tas maksāja 9 eiro. Un jā, man ļoti, ļoti patika tas materiāls un krāsa, tāpēc es paņēmu šo. Tad mums virtuvē uz letes ir tāds paliknītis, kur mums vienmēr stāv kaut kāds vai konfektīts vai cepumi vai kaut kas priekš viesiem, kad viņi atbrauc un lai var paņemt, un arī priekš mums pašiem, ja mums dienā gribās kaut kādu kārumu. Un šobrīd man tur stāv tāda sirsniņas bļoda, ko es uzliku uz Valentīna dienu, un viņa tur ir arī palikusi, jo man likās, priekš vasaras arī būs piestāvīgi. Bet tad es ieraudzīju šo te Pepko, šādu te šķīvi, kas ir kā lapas, un man ļoti patika tas materiāls. Un es domāju, ka priekš mūsu tā paliknīša būs ļoti, ļoti skaisti. Un uz viņu arī tad var likt kaut kādus kārumus vai kaut ko garšīgu, un vienkārši tas ļoti smuki izskatīsies rudens tematikā. Tad vēl viena lieta, ko es nopirku un pēc tam nedaudz nožēloju, ir ķirbītis priekš mūsu viesu toaletes. Man ļoti patika, kā tas izskatās, tāds neliels zelta ķirbītis ar zelta svītrām, un mums viesu toaletē ir tāds arī tā kā paplātīte, uz kuras stāv ziepes un roku krēms, un es gribēju šo tur kā dekoru, bet tad, kad es iznācu no veikala, es redzēju to, cik ļoti tas krāso, man visi pirksti uzreiz tam pieskaroties ir ar zeltu. Un īpaši tagad ar Emmu, kura grib apskatīt visus dekorus un pataustīt un paņemt rokās, man liekas, ka tas galīgi nekam nederēs. Un es jau sen biju sev tā kā noteikusi, ka to, kas patiešām šādi te atstāja spīdumus, es nekad nepirkšu, bet es to neievēroju, tā kā šobrīd es īsti vēl nezinu, ko es darīšu ar šo ķirbīti, bet tā jau tas, protams, ir ļoti skaists. Bet tā kā Emma īsti to plauktu toaletē nevar aizsniegt, tad varbūt es to arī tur nolikšu, bet tad jau redzēsim. Un pēdējā lieta rudens tematikā, es ievēroju šādus te
gaismiņas kā ķirbīšus, un es nopirku priekš Emmas spēļstabs. Mums tur ir ielikts tas viņas mājas tipa plauktiņš, un man likās, ka ļoti skaisti būtu to izdekorēt ar rudens gaismiņām. Es ticu, ka arī viņai ļoti patiktu. Un patiesībā man šķiet, ka es neesmu vēl parādījusi kādu spēļstabu mēs izveidojām, jo mums Emmas istabai blakus bija viesu guļamistaba, kas ir tā kā tieši pie lielās istabas, pie viesistabas. Un mums šķita, ka tā būs ļoti forša ideja pārtaisīt šo te viesu guļamistabu pār spēļistabu, kurā arī joprojām var palikt viesies. Vēlāk parādīšu, kā mēs to sataisījām, bet arī kā tiešām spēļistaba, kur ir visas Emmas rotaļlietas, lai viņa var šajā spēļistabā spēlēties, un mēs varam sēdēt blakus viesistabā, kā tagad arī ļoti, ļoti bieži ir. Viņa tiešām tur pati iet un darās un ņemās. Un, jā, mums nav jānāk tā kā obligāti skatīties. Protams, viņa arī pati savā istabiņā var iet un spēlēties, bet mazliet foršāk ir, ka viņa ir tieši turpat blakus, mēs viņu dzirdam, no kaut kāda dīvāna mēs viņu pat arī redzam, tā kā man liekas, ka mums ļoti forši izdevās. Es tad to pēc brīdiņa parādīšu. Un pēdējā lieta, ko es nopirku, bija šis te burbuļpūšamais. Es, man liekas, Instagramā jau stāstīju, ka mums tāds viens jau bija, bet mēs atstājām to lietu uz vairākām dienām, un viņš saplīsa. Un es ceru, ka viņš saplīs tāpēc, nevis vienkārši tāpēc, ka viņš ir tā kā slikts, bet tas ir tāds ļoti, ļoti foršs burbuļpūšamais, jo Emmiņai patīk viņu turēt rokās un tā kā pūst tos burbuļus uz sāniem, un arī viņā ieiet ļoti daudz tas ziepjūdens, jo mēs nopirkām Pepko vēl vienu burbuļpūšamo, kas ir tā kā tāda dzimšanas dienas kūka. Viņā diezgan maz ielien šķidrums, un viņš visu laiku ir jāpapildina. Šajā tad iekšā ir diezgan liela tā tūbiņa, un viņš darbojas diezgan ilgi. Un tagad uz atlaidēm tas arī bija pa 3 eiro, tā kā cerams, ka nākamgad mums vēl noderēs. Nu ko, tas ir arī viss. Neko daudz, kā redzat, es nenopirku, bet tomēr mazliet jau iesildos rudens sezonai. Jūs jau zinat, ka tas ir mans vismīļākais gadalaiks, un protams, šobrīd ar Emmu man ļoti, ļoti patīk vasara, patiešām baudīt laiku, kad mazais nav jātuntulē, var iet vienkārši dārzā un spēlēties smilškas, ēst ogas un visu pārējo, ko vien vasara sniedz, tas ir superīgi. Bet rudenim, kā vienmēr, manuprāt, ir tas mājīgais piesitiens, kad ir mājīgi vakari un var skatīties filmas un visu kaut ko garšīgi gatavot un tā tālāk. Jūs jau zinat, tā kā, jā, man ļoti, ļoti patīk šī sezona un man patīk arī māju dekorēt priekš tās. Tā kā tāds mazais hauls, un tagad iešu paskatīties Gilmore Girls, kur es jau sāku šogad vēlreiz uz riņķi. Un uztaisīšu sev leduskafiju, mazliet atpūtīšos, kad mazā pamodīsies, tad viņi jau drīz dosies pie Roberta vecākiem, un tad jau parādīšu arī spēļistabu. Vīrs tikko aizveda meitiņu pie vecvecākiem, un man tagad plānā nedaudz sakārtot māju, un tad droši vien pagatavot arī kaut ko garšīgu, kā jūs minēja, gribās kaut kādus vasarīgus vai nu kēksiņus vai kūciņu. Un noteikti ir tāda mazliet kāre pasēdēt un neko nedarīt, varbūt vienkārši paskatīties kādu seriālu, bet gribās arī kaut ko mazliet liederīgu būt izdarījušai. Un jā, es tagad esmu spēļistabā, to jums parādīšu, kā tas izskatās, pēc tam, kad mazliet piekārtošu, jo Emmiņa te jau šorīt ir labi paspēlējusies. Un tā ideja mums bija šo istabu pārvērst gan kā istabu, kur palikt viesiem, ja mums viņi paliek pa nakti, un tāpēc mums ir gulta ar 2 matračiem, gan arī istabu, kur ar Emmiņu, piemēram, kad viņi no rīta pamost, ja vēl ir ļoti agrs, es tur varu gulšņāt, viņi te spēlējās. Un arī, protams, vienkārši, kur izlikt visas viņas mantiņas. Mums vēl ir plāns te mazliet šo to pamainīt. Mēs gribam nopirkt Ikea tos atvērtos plauktus, kur tā kā katrā var salikt pa vienai mantai, pēc tās Montessori metodas, varbūt kaut ko līdzīgu, lai viņa var viņas ņemt ārā un spēlēties, jo viņai tieši šobrīd ir tāds superīgs laiks, kad viņa paņem savu mantiņu no tās mājiņas, un tad pēc tam, kad viņa paspēlējas, ļoti bieži jau viņa sāk viņu aiznest atpakaļ. Nevienmēr un ne ar visām mantām, bet ik pa laikam tiešām tā ir, un man tas liekas ļoti, ļoti forši, tā kā gribās tos atvērtos plauktus, bet to tad noteikti kaut kad drusciņi vēlāk, un vēl es gribu iesākt arī to rotaļlietu rotāciju, jo man tiešām liekas, ka ja viņai biežāk tās rotaļlietas pamainītos, tad viņai būtu lielāka interese, jo mēs esam jau darījuši ar pāris lietām tā, ka mēs viņas paņemam nost, kaut kur noliekam un pēc laika atkal iznesam ārā, un viņai ir stipri lielāka interese ar viņu spēlēties, un viņa daudz ilgāku laiku arī var to darīt, tā kā gribās arī iesākt to, un man liekas, ka tie atvērtie plaukti būs forši, kur tās mantas arī mainīt, bet to tad drusciņi vēlāk.
Tā kā jā, tagad mazliet piekārtošu un tad parādīšu jums, kas tad mums te ir izdevies. Ko šādu mēs izveidojām spēļistabu. Mēs atnesām šeit Emiņas vigvamu. Šobrīd gan viņa maz spēlējās, bet viņa tur ielien ar kaut kādām mantiņām, liek viņas ārā pa to lodziņu un kaut kā tā. Bet es pieļauju, ka varbūt tas būs tas, ko mēs šobrīd nomainīsim uz to atvērto plauktu, bet, tad jau vēl redzēs. Šeit tālāk tad ir pēdējā lieta, ko mēs esam šeit pievienojuši, un tā ir tāfelīte, ko es pasūtīju Amazon. Es atstāšu aprakstā linku, jo viņa ir ļoti, ļoti forša. Viņai tik daudz dažādas opcijas, ko darīt, tad tur var gan krāsot ar ūdenskrāsām, gan ar krītiņiem, gan ar flomāsteriem. Abas puses ir magnētiskas un var lipināt magnētus, un vesela kaudze ar magnētiem arī nāca līdzi. Tieši šie dzīvnieciņu nē, bet dažādi burti un cipari un citi dzīvnieciņi, tos mēs vēl neesam izlikuši ārā, jo pagaidām Emiņai vēl patīk šie, un tad mēs tā kā palēnām dodam jaunas mantiņas. Tad, kad kaut kas apnīk, tad atkal dosim kaut ko citu, bet jā, šobrīd viņai ļoti, ļoti patīk. Un tad līdzi nāca arī šāds te parasts balts rullis, ko var novilkt lejā un krāsot, gan arī tāds jau ar uzdrukātiem dzīvnieciņiem un visādiem zīmējumiem, bet to mēs taupam vēlākam, jo pagaidām viņai tas vēl īsti nebūs aktuāli, viņa vienkārši vēl pagaidām ķēpājās. Un jā, tad arī var zīmēt gan ar marķieriem, gan ar zīmuļiem. Vispār ļoti, ļoti tiešām forša tāfelīt. Viņa katru dienu ar viņu spēlējās vairākas reizes dienā, gan zīmē, gan lipina tos magnētus nost un nēsā pa māju un tad nēs atpakaļ un tā. Tā kā ļoti, ļoti foršs pirkums, manuprāt. Un šī tad ir tā gulta, ko mēs ielikām. Mums te pirms tam bija ļoti liela divvietīgā gulta, kas nāca tā kā no mūsu vecajām mājām, un tagad mēs ielikām šo te, un viens matracis ir šis te augšējais, ko tad var redzēt, kur var palikt viesi, un tad te apakšā izvalkās vēl viens matracis, un tas ir tā kā zemāks. Tā kā var sagulēt 2 cilvēki. Un tālāk mēs ienesām viņas bumbu baseinu, tad mums ir tāda milzīga Lego kaste ar Lego duplo, ko mums atdeva, un tā ir laikam lieta, ar ko Emma visvairāk spēlējās. Protams, tur arī ir ļoti, ļoti daudz opcijas, ko darīt, bet viņa pilnīgi katru dienu gan braukā ar mašīnām, gan ceļ kaut kādus tornīšus, gan viņa ņem šo te plāti un liek virsū cilvēciņus viņai. Viņa jau ir tagad kārtīgi iemācījusies, kā viņus tur uzlikt, un tad katru dienu viņus liek virsū, liek, tā kā pieliec šādi te, un, visu kaut ko ar viņiem spēlējās, tā kā man ļoti liels prieks. Tad šeit ir tas dīvāniņš, kas stāvēja pirms tam Emmas istabā, un mēs arī viņu diezgan izmantojam, un arī pati Emma viņā kāpja, viņu šķirsta viņā grāmatiņas vai spēlēs ar dzīvniekiem, tā kā to mēs arī pagaidām plānojam atstāt. Un šeit tad ir viņas tas leļu mājas plauktiņš, vai šobrīd tas kalpo arī kā mantu plaukts un grāmatu plaukts. Viņa zina jau, ka no šejienes var ņemt ārā grāmatas, kuras lasīt. Tur stāv arī dažādas rotaļlietas, kā tie viņas dzīvnieciņi. Tad arī tagad nesen viņai iedevām šo te, un viņa jau ir iemācījusies kārtīgi viņus tur ielikt iekšā, par ko liels prieks. Vēl gribēju parādīt, ka es pasūtīju Emiņai Amazon šādas te uzlīmju grāmatas ar dažādām tematikām. Te vēl bija arī par dinozauriem. Un katrai nāca līdzi dažādas uzlīmes, kas tā kā arī ir tajā tematikā. Es nevaru atrast, kur mums te kur, piemēram, viena ir ar zivtiņām, un tad viņu var lipināt gan tajā, protams, arī citās grāmatiņās, un Emmai ļoti, ļoti patīk. Viņas var līmēt neskaitāmas reizes, viņas pārlīmē no vienas grāmatas uz otru, un plus vēl man ļoti patīk tas, ka viņas ir tādas riktīgi biezas, un viņai pašai ir vieglāk viņas noņemt. Pašā sākumā viņai nesanāk, bet tad, kad viņas jau paliek tādas mazliet tā kā mīkstākas, brīvākas, tad viņa pati arī var viņas lipināt. Un jā, viņas šo te arī ļoti, ļoti ilgi var darīt. Es viņas ņemu arī līdzi, piemēram, ja mēs braucam uz kafejnīcu vai vēl kaut kur, viņai ļoti patīk. Un jā, man liekas, Amazon ir dažādas versijas viņām, bet jā, šo es arī ļoti iesaku. Tā kā jā, šāda izstās šobrīd spēļistaba, un te vēl ir Emmas leļu ratiņi ar lelīti, ar ko viņa arī katru dienu spēlējās, viņai ļoti, ļoti patīk. Nepārāk tālā nākotnē, protams, cerams, ka šī arī kļūs par bērnistabu, tad jau redzēs, kā mēs to pārveidosim, un vai mēs to pārveidot uzreiz, noteikti, ka nē, bet tas vēl tikai priekšā. Muša.
Bet, jā, kopumā man ļoti patīk tas, ka mēs šeit pat no viesistabas varam redzēt, ko Emiņa tur dara, un arī viņa pati jūtas droši tur vienkārši spēlēties un kaut ko darīt ar savām mantiņām vai krāsot vai kaut kā tā. Es sapratu, ka es aizmirsu parādīt Emmas jaunās mēbeles. Man liekas, ka es ieliku kadrus to, kā mēs viņas iekārtojam, bet jā, mēs nomainījām šo te balto IKEA skapi, kas bija šeit, jo tas... Es nezinu, droši vien mēs izvēlējāmies nepareizus materiālus, jo es esmu dzirdējis arī ļoti labas atsauksmes par IKEA mēbelēm, bet mums tas skapis tiešām bija neveiksmīgs. Jā, vienkārši nebija tie labākie materiāli, tāpēc mēs pasūtījām mēbeles pie galdnieka, un mēs teikt pasūtījām skapi līdz pat augšai, lai tur var glabāt arī kaut kāds šobrīd viņai drēbes, kas jau vairs nedara, un visādas mantas un lietas, un arī vēlāk viņai noteikti noderēs tāds liels skapis. Un arī tad pie reizes nolikām šeit arī grāmatu plauktu. Un jā, es jau stāstīju, starp citu, man liekas, agrāk to, ka tad, kad Emiņa piedzima un visi nāca uz raudzībām, tad mēs lūdzām katram dāvināt vienu grāmatiņu un tajā ierakstīt Emmai kādu novēlējumu vai jebko, ko katrs vēlējās. Un jā, tāpēc viņai patiešām ir daudz grāmatas. Un, protams, arī mēs paši esam kaut ko piepirkuši, tā kā... Jā, katrā ziņā ļoti, ļoti pašiem patīk šīs te mēbeles. Un tagad laiks ķerties klāt šim. Vispār mēs katru vakaru cenšamies virtuvi savākt, bet vīram vakardien bija treniņš, un es aizgāju ļoti vēl midzināt Emmu, tā kā viss ir palicis, mums vakardien bija viesi, mēs sūtījām picas, un jā, tā kā ir laiks sakopt māju, lai arī cik ļoti gribētos vienkārši sēdēt un neko nedarīt. Un tagad plānoju izcept citronu keksiņus. Man gan nav citrons, bet es lietošu šo te citronu sulu. Man liekas, ka vajadzētu būt ok. Es domāju, uztaisīt tos ar biespienu un pamēģināšu būt uztaisīt ar mazāk cukuru. Tad varētu arī Emiņai iedot, bet redzēs, cik tur tā masa sanāks labi. Varbūt arī bez tā cukura nesanāks, nezinu, jo receptē ir ļoti daudz cukurs. Jā, uzlikšu savu Gilmore Girls fonā. Tagad vairs īsti nesanāk gatavot un kaut ko fonā paskatīties, izņemot, ja Emma ir diendus, bet tad es klausos tā kā klusiņā. Vispār neatceros, kad es būtu bijusi mājās viena pati, neskaitot, kad vīrs iziet tā kā ratiem ārā. Tikko uztaisīju visu masu, ieliku keksiņa formā un sapratu, ka es aizmirsu pielikt citronu. Tātad būs citrona biespiena keks bez citrona. Lieliski. Bet es izdomāju, ka es uztaisīšu glazūru no pūdercukura un piena un ielikšu tur to citronu mazlietiņu. Bet es pieliku šokolādes gabaliņš, jo es zinu, ka Robertam ļoti garšo. Un tur tik un tā ir ļoti daudz cukurs, tāpēc es domāju, ka šis nebūs priekš Emmas, bet Emiņai es uztaisīšu atsevišķi banāna un olu pankūciņas. Es jau sen gribēju izmēģināt, tā kā tagad pamēģināšu uzcept dažas viņai tādas, ko vēlāk panašķoties, kad viņa atbrauks. Samaisīju šeit bļodiņā vienu banānu, tādu kā gatavu, ar vienu olu, 2 ēdamkarotēm, miltiem un kazanēm. Un patiesībā izskatās, ka pankūciņas sanāk ļoti, ļoti labas. Viņas tādas mīkstas un pufīgas, tā kā vēlāk varēšu pagaršot. Tāda super viegla receptīte, ļoti, ļoti ātri. Un jā, es domāju, ka viņai arī noteikti ļoti garšos.
šogad ir ļoti daudz upenes. Bija arī jāņogas kaut cik, bet mellenes gandrīz vispār šogad nebija, nenogatavojās, vai drīzāk vispār neizveidojās ogas. Tā kā es nezinu īsti, kāpēc, bet vismaz ir upenes, un Emmai sākumā negaršoja, bet tad viņa kaut kā redzēja, ka mēs ēdam, tad viņai arī iegaršojās. Tā kā tagad viņa ēd mums arī upenītes. Bet jāņogas viņai ļoti garšoja, mellenes, protams, arī, un vēl mums ir zemenītes arī, bet mums ir tikai 2 mazi spainīši. Un vēl mums ir āboli, kuri viņai ļoti garšo, un viņi visu laiku viņus prasa, bet viņi ir negatavi. Tā kā viņa ēd vienkārši skāpus ābolus šad tad, ja viņai gribās. Bet vispār ogkrūmu mums ir daudz. Tur ir gan jāņogas, gan mellenes, te ir upenes, ir arī ērkšķogas, un tad tie ir augļu koki. Bet, kā jau es minēju, mellenēm šogad kaut kāpēc nebija raža, bet vismaz mums ir ļoti daudz upenes. Un šeit ir arī mūsu ābolīši, kas lēnām jau sāk gatavoties, ko Emma visu laiku prasa. Un vismaz tie arī ir labi daudz. Jādziest un pēc tam liešu pāri to cukura glazūru. Ko keksiņš jau ir izcepies, bet tam vēl ir jāatdziest. Es sataisīju glazūru vienkārši no pūdercukura, pielieku klāt auzu pienu un diezgan padaudz to citrona sulu, lai būtu tiešām tā kā citrona glazūra, jo es aizmirsu viņu ielikt iekšā. Es nezinu, kādā veidā tas notika. Bet es domāju, ka tā vai tā tas keks būs garšīgs, jo kas var būt negaršīgs keksā ar šokolādes gabaliņiem? Vienīgais tas, ka tur ir biezpienas iekšā, tas man mazliet baida. Tā recepte ir no našķoties zanes. Es tāds stāšu aprakstā, bet es gribēju pagaršot to Emmas pankūciņu, jo viņi drīz brauks mājās. Un es gribu zināt, vai viņai garšos vai viņai negaršos. Tā kā jāpamēģina, kā tad man sanāca. Grūti mazliet uztvert, protams, tur vispār nav cukura un varbūt man klasiski prasās mazliet saldāks. Bet kopumā ir ļoti garšīgi, ļoti forša konsistence. Tiešām kā pankūciņām. Es varbūt neliktu nākamreiz kazanis, jo viņām ir baigi tādas stipras, drīzāk cietas sēkliņas. Bet Emmai ļoti garšo kazanis, tāpēc es domāju, ka viņai patiks. Bet kopumā ļoti garšīgi. Es domāju, ka viņai patiks. Tā kā es noteikti pastāstīšu, kā būs, kad viņa atbrauks mājās. Bet, es esmu lielāko daļu darbiņus sadarījusi. Izdarīju arī visu kaut ko, kas ārā bija atlikts, jo lielākoties Emma man ļauj ārā darboties. Tā kā viņa pati var kaut ko spēlēties, un es varu tur pāravēt vai nogriezt tās pašas rozes, kas ir jāgriež ik pēc dažām dienām, jo no jauna nokalst jauni ziedi un tādas mazās dārza lietiņas. Bet, protams, ir forši arī kaut ko padarīties tagad vienai pašai, jo ir vienkārši vairāk laika un nav neviens jāuzmana ar acis kaktiņu visu laiku. Bet, izcepu keksiņu, sadarīju dārza darbus, arī māja ir tīra un kārtīga, tā kā es uzskatu, ka šī ir bijusi ļoti produktīva diena. Mēs vēl ar vīru es nevaru parunāt. Mēs vēl ar vīru vakarā plānojam skatīties Devil Wears Prada 2. daļu. Viņa tikko Disneyā ir ielikta, man liekas, vakardien. Jā, vakar bija 29. Vakardien bija ielikta. Un mēs tieši nesen noskatījāmies 1. daļu vēlreiz, jo man liekas, ka vīrs pat nebija redzējis, bet man ļoti patīk tā filma. Un gribam tagad noskatīties 2. Redzēs, kā patiks mums tā. Un tad jau redzēs, kad viņi atbrauks, kaut ko noteikti vēl padarīsim.
Jā, es vēl gribēju pateikt to, ka es vēl tieši nesen, man liekas, kādā video stāstīju, ka Emiņai nav apkārt mazu bērniņu, ka mums nevienam īsti nav. Un tā nu sanāca, ka pavisam, cik ir pagājuši kādi varbūt 2-3 mēneši, un mums apkārt ir uzradies tik daudz cilvēku ar maziem bērniem, kas it kā jau bija mūsu dzīvē, bet varbūt sanāca viņus retāk satikt, un tagad tiešām tā kā ar tiem mazajiem ir tik ļoti forši, un Emma tagad ir posmā, kad viņa ļoti, ļoti labprāt spēlējās ar citiem bērniem. Mēs nesen bijām Augustiņa istabā ar kādu mūsu draugu dēliņu, un viņi tur lēja viens otram tēju krūzītēs, protams, iedoma tēju un spēlējās un dalījās ar mantiņām. Emma gan mums ir mazliet tāda piesardzīga, īpaši, ja bērniņš ir mazāks un vairāk nāk virsū, bet kopumā viņai ļoti, ļoti patīk citi bērni, tā kā man liels prieks redzēt, kā viņa tā kā attīstās, aug un arī interakto, kā tas latviski ir, komunicē ar citiem bērniņiem. Tas ir ļoti, ļoti forši to novērot. Tāpēc mēs rītdien, man liekas, kā jau es minēju, brauksim pie manas māsas, arī viņai ir maza meitiņa, un paviesosimies tur, lai viņi var arī ar viņu padzīvoties. Tā kā redzēs arī, kāds tas keks būs izdevies, vai varēs viņu ņemt līdzi, bet jā, es vienkārši biju tādu mazo update, jo vēl pavisam nesen es teicu, ka mums tā kā nav neviens, bet jā, kaut kā dzīve tā salikās, ka tagad liekas, ka ir ļoti daudzi pat bērniņi, un mēs laiku kaut kur braucam, kaut kur tiekamies. Tā kā tas ir ļoti, ļoti forši, un man tiešām patīk redzēt, kā Emiņai ir forši tā komunicēt ar tiem citiem bērniņiem, un tagad pat, kad mēs esam mājās vien paši, tad, ja pieminam kādu no tiem bērniem, tad viņi uzreiz tā kā sit pa grīdu, piemēram, ka lai viņi nāk tā kā šeit, lai nāk pie mums. Un tad man ir jāmēģina viņai pastāstīt, ka tas nav iespējams jebkurā brīdī dabūt jebkuru cilvēku tieši uzreiz pie mums. Bet jā, tagad sagaidīšu, kad atdzesīs keks, pārliešu to ar glazūru un gaidīšu mājās savus mīļos. Emma, ēdīs vēl? Emma, garšo tev? Kā tev vēl lielie? Es ēdu uz visu dienu kartupeļus ar zirņiem. Gribu pagaršot? Maiznes tētim, lūdzu. Iedod nokosties. Nav slikti. Labi, vai ne? Jā. Prasās saldāku. Likam jau nē. Nē, nu, es tad var saldāku. Man neprasās, kas jau ne. Emma garšoja visu pankūku apēd. Pakas viņai puņķi, Emma. Roberts atveda viņa tēti cepto maizīti. Tas mums vakarā ar Devolvers prāta kopā. Tur ēna tev saulīt, ja? If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. Like a wildfire. Tas bija mammai! Mammai nesīs? Līdz galam. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my head. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right.
Catching a breeze, love moving through me like wildfire. Like wildfire. Tev galva nav kafejnē. Tas labi, ne? Izstāsts ļoti. Es pacelšu augstāk. Vizuāli neizskatīt. Es aizmirsu, ka tur ir iespējas. Tev arī kaut kas trauks šobrīd? Krietnēs. Jā? Tāds taisa fonā spageti. Pirmā nevarā pateikt, ka briesmīgs, ne? Pēc garš. Tāpēc. Es domāju, ka viņa vienkārši uzturvērtība ir labāk nekā parasti, ne? Jā. Emiņa ir aizgājis gulēt, pulkstens ir 9. Un mēs ēdīsim čili pastu. Vienmēr vakarā jāēd kaut kas tāds, ko nevar ēst pa dienu. Skatīsimies Devil Wears Prada. Tādi vakara plāni. Un keksu ēdīsim.